Tēma – elektriskā pretestība. Iepriekš esam apskatījuši elektrisko strāvu spriegumu. Esam runājuši par to, ka elektriskais spriegums raksturo elektriskā lauka spēju veikt darbu, ka elektriskā strāva nevar rasties, ja nav elektriskais spriegums. Un šodien apskatīsim, kā tad elektriskā pretestība var ietekmēt šo strāvu un tās plūsmu, un no kā ir atkarīga elektriskā pretestība un kā to var aprēķināt. Sākumā, kas jums būtu jāsaprot un jāatceras, ka elektriskā pretestība piemīt pilnībā visām vielām. Lielāka vai mazāka, bet tā piemīt. Līdz ar to, atkarībā no tā, vai viela ir vadītājs, pusvadītājs vai dielektriķis, tā labāk vai sliktāk vada elektrisko strāvu. Tas nozīmē, ir lielāka vai mazāka elektriskā pretestība. Elektriskā pretestība pat pēc definīcijas raksturo spēju pretoties elektriskās strāvas plūsmai. Līdz ar to, jo lielāka ir elektriskā pretestība, jo mazāka strāva plūst caur vadītāju. Tas nozīmē, ka mazāks lādiņš noteiktā laika vienībā var izplūst caur šo vadītāju. Ja mēs runājam nedaudz jau zinātniski precīzāk, tad strāvas stiprums ir apgriezti proporcionāls elektriskajai pretestībai. Un elektrisko pretestību var aprēķināt, ja ir zināms materiāls, tāpēc to raksturo kaut kāda īpatnējā elektriskā pretestība, ja ir zināms materiāla šī vadītāja garums un ir zināms šī materiāla vadītāja šķērsgriezuma laukums. Tad jūs varat aprēķināt elektrisko pretestību. Zinot elektrisko pretestību un zinot, piemēram, spriegumu, jūs varat noteikt, kāda var plūst maksimālā strāva. Mainot elektriskā šī vadītāja fizikālos izmērus, mēs redzam garumu, šķērsgriezuma laukumu. Nemainot pat pašu materiālu, jūs varat mainīt arī pretestību. Piemēram, ja jūs nemainīsiet materiālu, bet jūs palielināsiet garumu, nemainot laukumu šķērsgriezuma, tad jūs palielināsiet pretestību. Savukārt, ja jūs nemainīsiet materiālu, nemainīsiet garumu, bet palielināsiet šķērsgriezuma laukumu, tad jūs samazināsiet pretestību. Līdz ar to, mainot šos izmērus, jūs varat arī mainīt elektrisko pretestību. Ja nemaina izmērus, tad, protams, ir jāmaina pats materiāls. Un līdz ar to jūs varat secināt, ka ir dažādi materiāli, kā jau mēs iepriekš runājam, kas labi vada, piemēram, elektrisko pretestību, ir kas sliktāk vada. Un līdz ar to ir jāzina šīs īpašības un jāizmanto. Tālāk apskatīsim arī vienu aprēķinu piemēru. Tagad arī apskatīsim uzdevumu. Tātad mums uzdevumā ir dots, ka vads, kurš tiek izmantots, lai pieslēgtu elektrisko ierīci, ir 80 metrus garš. Tātad vadītāja garums, mēs zinām, ir 80 metri. Tālāk mums ir zināms, ka šī vada šķērsgriezuma laukums ir 2 kvadrātmilimetri. Līdz ar to mēs pārveidojam dotos 2 kvadrātmilimetrus uz kvadrātmetriem. Tātad, un iegūstam, ka vada šķērsgriezuma laukums ir 2 × 10⁻6 kvadrātmetri. Tāpat mums ir zināms, ka vads ir izgatavots no sudraba. Līdz ar to, atrodot tabulās īpatnēju elektrisko pretestību, mēs pierakstam, ka tā ir 1,6 × 10⁻8 ohmi × kvadrātmetrs dalīts ar metru. Un tāpat ir zināms, ka elektriskā ierīce, izmantojot šo vadu, tiks pieslēgta pie 9 voltu baterijas. Tāpēc spriegums uzdevumā dotais ir 9 volti. Kas mums ir jāprēķina? Uzdevumā ir teikts, ka jānosaka ir šī vadītāja, kur izmantos ierīces pieslēgšanai elektriskā pretestība, tāpēc jāprēķina elektriskā pretestība, izmantojot šādu formulu, jo mēs zinām, ka mums ir kaut kāds vadītājs ar noteiktu garumu, šķērsgriezuma laukumu un īpatnējo pretestību. Tāpat, zinot Ohma likumu, mums ir jāprēķina maksimālā strāva, kāda var plūst caur šo vadu. Tālāk, izmantojot dotās formulas, mēs saprotam, ka mums ir jāsāk ar elektriskās pretestības aprēķināšanu. Tāpēc mēs vispirms rakstām pirmā darbība, ka elektriskā pretestība ir vienāda īpatnējā pretestība, reizināta ar vada garumu un dalīta ar šķērsgriezuma laukumu. Tas tālāk ir vienāds ar 1,6 × 10⁻8, tāpēc, ka īpatnējā pretestība ir 1,6 × 10⁻8. To mēs reizinām ar 80, tāpēc, ka mums ir zināms, ka garums ir 80 metri, un dalām ar 2 × 10⁻6, tāpēc, ka mēs zinām, ka šķērsgriezuma laukums ir 2 × 10⁻6 kvadrātmetri. Rezultātā mēs iegūstam, ka elektriskā vadītāja pretestība ir 0,64 ohmi. Tālāk, zinot šo pretestību, mēs varam izrēķināt teorētiski maksimālo strāvu, kāda var plūst caur šo vadu. Tālāk,
Ohma likumā, ja mēs ievietojam dotos lielumus, mēs tātad spriegumu dalām ar pretstību. Iznāk, ka mēs 9 voltus dalām ar 0,64 ohmiem un iegūstam 14,06 ampērus. Tātad mēs redzam, ka šajā gadījumā, ja mēs pieslēgtu ierīci, teorētiski maksimāla strāva, kāda plūstu, būtu 14,06 ampēri. Taču jāatceras, ka pašai ierīcei arī ir kaut kāda elektriskā pretstība. Līdz ar to reālā strāva būs mazāka nekā šie 14,06 ampēri. Bet teorētiski, ja mēs izmantot vienkārši šo vadu kā patērētāju, ja tikai vada pretstību ņemt vērā, tad strāva būtu 14,06 ampēri. Tālāk apskatīsim arī simulācijā to, kā mainot elektrisko pretstību, piemēram, elektriskā slēgumā, vai mainīties strāvas plūsma. Un tad, lai tomēr vairāk jums nostiprinātu to, ko nozīmē pretstības izmaiņas un kā pretstības izmaiņas ietekmē strāvas stiprumu. Šoreiz apskatīsim, kā elektriskā pretstība ietekmē strāvas stiprumu. Tātad kāda elektriskajā slēgumā šajā gadījumā apskatīsim, kā vienkārši gaismas diodei, mainot tātad virknē slēgtās pretstības šo vērtību. Šajā gadījumā potenciometra pretstība regulējot mainās strāva, kura plūst caur gaismas diodu un, protams, caur šo arī potenciometru. Sākumā pie tātad puses no maksimālas pretstības, kas ir 500 ohmi, jo pilna pretstība šim potenciometram ir maksimāla, kur jūs varat ieregulēt 1 kOhms. Mēs redzam, ka plūst 13,5 mA gan caur šo potenciometru, gan caur gaismas diodu. Tagad pretstība palielinot, mēs redzam, strāvas stiprums samazinājās. Pie maksimālās pretstības, kas ir 1 kOhms, strāvas stiprums ir 6,79 mA. Tad mēs redzam, krietni samazinājās. Mainot tādu pretstību otrā virzienā, samazinot, mēs redzam, strāvas stiprums palielinās. Atkal, ejot pretējā virzienā, samazinās. Tātad, ko var secināt? Var secināt, ka mainot pretestību, kas ir slēgta virknē gaismas diodu, jūs varat ierobežot strāvu, kura plūst caur šo gaismas diodu. Tādā veidā jūs varat arī aizsargāt šo gaismas diodi un ierobežot maksimālo strāvas patēriņu. Tie skaitā arī samazināt jaudu patērēto. Šādi parasti izmanto rezistorus, kas ir jau ar nemainīgu pretestību, lai aizsargātu gaismas diodus dažādās elektronikas ierīcēs, piemēram. Bet ne tikai. Rezistors izmanto, protams, arī citiem nolūkiem. Kas jāsaprot, ka elektriskā pretestība ierobežo strāvas stiprumu, tātad elektriskā pretestība var ierobežot strāvas plūsmu. Tas nozīmē, var samazināt to lādiņu lielumu, kas izplūst noteiktā laika vienībā, ja pretestība tiek palielināta. Savukārt, ja pretestība tiek samazināta, strāva palielinās, tad lādiņu lielums arī palielinās. Lai jums jaunas zināšanas un tiekamies nākamajā reizē!